Sakop Latviju kopā ar DNB Nord vides glābšanas komandu. Redz, ne tikai Cūkmenis tā darbojās vides jomā un glāb visu Latviju, bet arī DNB Nord banka ar savu DNB Nord bankas vides glābšanas komandu. Un mums arī šodien ir pārstāvi ciemos Nordiņš un Inga, ja pareizi atceros. Nu, tad varbūt apstāst, kas tad tā ir par vides glābšanu un kāpēc DNB Nord banka ir iesaistījusies un kas tad ir jādara mums kā visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Jā, tātad nedaudz vairāk par šo projektu. Es gribu pastāstīt, proti mūsu bankā ir draudzīgā dzīvesveida piekritēju pulciņš ar Nordiņu priekšgalā. Un mēs kādu laiciņu atpakaļ secinājām, ka šobrīd ir pietiekami daudz pasākumu veiktu, lai izglītotu gan bērnus, gan jauniešus, gan vispār iedzīvotājs kopumā par vides jautājumiem. Proti, kā būt zaļam, kā dzīvot vidē draudzīgi. Un tā tālāk. Arī mēs bankā šī gada sākumā pavasarī veicām tādu kampaņu Uzdzīvo zaļi, kur kopā ar vides speciālistiem mācījāmies paši un mācījām arī bērniem sākuma skolai, kā dzīvot vidē draudzīgi, ko labāk darīt, ko labāk nedarīt un kas ir forši, kas varbūt nav tik forši. Nu, lūk, un tad mēs sapratām, kad ir jādara arī kaut kas praktisks. Tāds, kas tiešām nodara un ir ne tikai mums, bet arī kaut kas, ko mēs varam atstāt mūsu nākamajām paaudzēm. Un proti, mēs apzinājām tādus unikālus vides objektus, kas ir Latvijā. Un Latvija tiešām var lepoties ar ļoti daudz šādiem objektiem, kā dīžakmeņi, dīžkoki, dažādas upes vai vienkārši skaistas vietas, kuras šobrīd ir, piedrazotas un kuras cilvēki pat īstenībā nezina, ka viņas tur ir, un līdz ar to arī nekādīgi nevar viņas apskatīt. Un šobrīd mēs uzsākam tādu vides glābšanas kampaņu, kur galvenais varonis ir Nordiņš. Jā. Un piedalās arī tādi sabiedrībā atpazīstami cilvēki kā Māris Olte un Gunti Seniņš. Un, proti, mēs glābsim šos te objektus, kas ir tiešām ir kā kultūra vēsturiski objekti, bet šobrīd vienkārši zinām iemeslu dēļ viņi nav kopti un nav arī apskatāmi. Kā tad mēs katrs, kas arī tagad skatās sēmu vai arī vienkārši izlasīs kaut kur informāciju par šiem te objektiem, kā tad viņi var iesaistīties projektā, kā viņi var aiziet un arī palīdzēt šajās sakopšanas darbos vai kā tas viss notiks tīri tehniski? Pirmais solis īstenībā, ko varam darīt mēs katrs, tūlīt īstenībā jau darbojās un sāk darboties mājaslapa www.izglābsim.lv, ko mēs esam uztaisījuši kopā ar vides speciālistiem. Un tur ik viens var ieiet, izlasīt sev jaunu, interesantu informāciju gan par šo projektu, gan vispār ar citiem vidē saistītiem jautājumiem. Un iesūtīt visus sev zināmos krāšņos, unikālos, skaistos dabas objektus, kuri varbūt gan vienkārši ir, lai citi par tiem uzzinātu, gan arī kuriem ir nepieciešami šie glābšanas darbi. Un mēs noteikti visus izskatīsim un iespēju robežās centīsimies arī sniegt savu palīdzību un ieguldījumu. Jā. Nordiņ, varbūt tev jautājums, kā tad tu izdomāji iesaistīties šajā projektā un esi pat uzkalpojies līdz projektam galvenajai sejai? Man vienmēr ir paticis sakopta vide un man patīk vaļāties pa zālīti. Tādēļ es esmu tik sārts un smaidīgs. Un man ļoti patīk lieli koki un patīk ļoti visādas īpašas vietas. Un tā, kad es vienā vietā tādā biju, man baigi sabaidājos, ļoti sabaidājos. Un tad es izstāstīju saviem draugiem. Un viņi izdomāja, ka mēs varētu taisīt šādu projektu. Un viņi teica, tā kā tu to pirmais izdomāji, tad tu varēsi būt priekšā. Skaidrs. Jā. Arī mēs sekosim līdzi, kā tad viss notiksies. Un Sems arī braukās un palīdzēs uzkūpt tās vietas, tā kā jūs visi varēsiet to redzēt. Mēs sekosim līdzi šai te akcijai.
Jā, DNB Nord vides glābšanas komanda vēl joprojām pie mums kopā ar Ingu un Nordiņu, šīs dienas pārstāvi. Stāstam par to, kā mēģinām glābt dažādas vides objektus, kas ir Latvijā, dažādi dižakmeņi, lielozoli vai vecozoli, kā nu kurš viņus sauc, un dažādas citas vietas. Un tad trešdien jau, Inga, cik es saprotu, notiek pirmais glābšanas pasākums. Jā, tieši tā, šo trešdienu mums jau ir pirmais glābšanas pasākums, un ik viens, protams, ir aicināts, kurš vēlās un kurš var atbraukt uz Usmu. Pie bijušās Usmas pamatskolas ir tāda Usmas elfu liepa, kur ir pat jau 300 gadu veca, un viņi ir jānostiprina, kamēr vēl tas ir iespējams un kamēr mums vēl var būt smuks dižkoks. Un kur tieši redzam liepu, šī fotogrāfija ir uzņemta pirms Otrā pasaules kara. Šī ir tā elfu liepa. Šī bilde ir pirms 40 gadiem, un tūlīt varēsiet redzēt arī, kā izskatās šodien tas viss. Liekas zaļāks, liekas skaistāks, bet tomēr tur ir ko darīt un ir ko sakopt. Jā. Arī Ilūts, starp citu, otrdien, bet trešdien brauks līdzi, un tā kā pēc tam varēsim kaut kad apskatīties arī Saeimā, kā jums tur būs gājis. Noteikti. Jā, bet cik tad aptuveni šobrīd ir apzināti šie objekti, uz kuriem tad brauks un sakops, tā aptuvenais cipars ir jau zināms? Šobrīd aptuveni tuvāk pie cipara 20. Un mēs plānojam, ka līdz šī gada beigām mēs noteikti vismaz uz 10 vietām un uz 10 objektiem aizbrauksim un izdarīsim labu darbu. Skaidrs. Ir vēl viena akcija šā projekta ietvaros, saucās Vide mūsu rokās. Un laikam tāpēc arī to es paņēmusi visus uzpariktas līdzi, pastāst, kas tas tāds ir, un laikam mums arī tad būs jāpiedalās. Jā, tā ka ir tāds labs teiciens, kad ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Tad tā doma ir tāda, ka gan šoreiz šeit trešdienu Usmā, gan arī visās citās reizēs, kur mēs būsim un izdarīsim labu darbu, mums līdz būs šāds aparāts. Un tas noņem plauksta nospiedumus. Proti, ik viens būs aicināts rakstīt kādu novēlējumu nākamajām paudzēm par vides tēmu, un arī kā apliecinājumu tam, ka mēs ik viens varam piedalīties un izdarīt labu darbu un izglābt kādu vides objektu, būs tātad šis te plauksta nospiedums, kur ik viens pēc tam varēs apstīt mājaslapā izglābsim.lv. Skaidrs, un tad jūs viņus arī saglabāsiet, un kaut kad viņi tiks pēc gadiem 50 atkal celti gaismā, lai tad redzētu, kā ir mainījies. Tad doma tāda, ka viņi paliek mūsu nākotnē, nākamajām paudzēm, un īstenībā pēc tam tas viss būs apkopots tādā smukā albumā un iesniegts vides ministram tā kā tādā iedvesmē par to, ko mēs vēl varam darīt šajā. Skaidrs. Tad varbūt Nordiņ palūksim tevi atstāt pirmo rokas nospiedumu, tu kā galvenais, un tad arī kādu novēlējumu beigās nākamajām paudzēm. Tad varam spiest, lai tas plauks nospiedums aiziet. Tā. Tūlīt būs. Jā. Viss kā lēnām gatavojās, lēnām silst lampas. Nordiņ, kāda ir sajūta šobrīd, gaidot kā pirmajām plauks nospiedumu atstāt nākamajām paudzēm? Es jūtu, ka es palieku varens un liels. Un es domāju, ka tas, ko es gribētu novēlēt nākamajām paudzēm, nākamās paudzes uzdzīvojiet zaļi. Lūdzu. Bet galvenais zaļi, jā, atcerieties tiešām par to, kas notiek apkārt, un ja arī kādā zaļumballē sanāk uzdzīvot, tad tomēr arī padomājam par zaļumu un par to, kas mums ir apkārt. Tā, tūlīt jau tiks skenēšana pabeigta, vēl tik pēdējās lietas, un varam arī pievilkt klāt, apskatīties, kāda tad ir Nordiņa plauksta. Tas viss notiek dzīvajā. Tā, un tad mums viņa arī jāsaglabā būtu kaut kā tā, kur mums ir nākamā poga, spiežam tālāk. Nordiņ, tu vari ņemt nost. Mēs saglabājam un visu liekam vienā mapē. Un tad arī šis dators, cik es saprotu, tad klejos līdzi jums, un tad arī vāksim tālāk plauks nospiedums. Tieši tā, arī Nordiņa plauksta tiks saglabāta. Finišējam. Un arī Nordiņa plauksti ir saglabāti. Jā. Super. Tad tā arī piedalāmies šo trešdienu jau Usmā, un tad jau tālāk, kur mēs informāciju skatāmies par šīm te vietām, kur mēs varam. Mēs skatāmies gan mūsu mājaslapā, gan arī noteikti mēs presē noteikti ziņosim par to.
Skaidrs. Nu ko, Sems arī brauks līdzi, tā kā varēsiet arī televizorā pagozēties, nu, un, protams, sekot dabu. Jā, būsim viena liela vidas glābšanas komanda. Tieši tā. Ar Nordiņu priekšgalā. Sarunāts. Labi, Nordiņa, paldies tev, ka atnāc. Paldies, Inga, ka tu atnāc. Jā. Un, nu, tad mēs tiekamies pasākumos. Jā, Vidas glābšanas noteikti. pasākumos. Līdz gada beigām. Jā, tieši tā. Sarunāts. Paldies jums liels. Vēl ko,